Šī ir Mentālās veselības akadēmija. Mani sauc Aivars Augustāns, un mans mūžīgais viesis ir psihiatrs Pēteris Zālītis. Sveiki! Un šodien mēs runāsim par kultūras traumu, vai sabiedrības kolektīvā pieredze joprojām dzīvo mūsu psihē. Saki, Pēteri, kas ir kultūras trauma tavā izpratnē? Kultūras trauma? Jā. Tas ir labs jautājums. Katrai valstī, katrai nācijai, katrai populācijai ir sava kultūras trauma, kas varbūt neatbilst vairs tai realitātei, pie kuras tā kā ir nonākusi tā vai cita valsts. Ja runāt Latvijas kontekstā, īpaši redzam okupācijas, atmiņas, deportācijas, karu pieredze, emigrācija, pazaudēta mājas sajūta, trauksme un nedrošība par nākotni kā kolektīvās psihies sastāvdaļa. Piekrīti tam un pusauģu klusēšanu par pagātnes traumām un tas, kā atspoguļojas jaunākās paaudzes. Šo fenomenu psiholoģija sauc par kolektīvo traumu. Redzi, ir tāda lieta, ka ir atšķirības starp tām valstīm, kuras ir bijušas okupācijā, un starp tām, kuras tā kā nebija tajā laikā. Un ir ļoti krasi redzams, cik ļoti labi un tālajoši ir attīstījušās ekonomiski tās valstis, kur nav bijusi okupācija. Viņi ir tikai ne tikai veselāki, bet viņiem arī ir kultūra daudz bagātāka. Jā, tam es piekrītu, jā, tā ir. Bet kā kopumā kultūras trauma, teiksim, ja mēs runājam tikai Latvijas izpratnē, piemēram, Latvijas kontekstā. Šis viss ir tas, ko es uzskaitīju, ja? Tā okupācija, emigrācija, gan ekonomiskā, pusauģu klusēšana un neusticēšanās, nemitīgas bailes kaut ko zaudēt, darbs, drošība, māja. Redzi, kā ir, te mēs pieskaramies atkal tai daļai par to, cik ļoti informēti ir cilvēki. Un kā pagājušajā raidījumā mēs jau runājām, cilvēki, kas ir dzimuši kopā ar internetu, viņi ir daudz izglītotāki. Un tagad, ko mēs redzam pozitīvā veidā, protams, ir jau propaganda. Es saku, Krievijas propaganda šajos laikos, kas TikToks, jā, un atbilstoši cilvēki, kas tam visam tic un nenošķir, kā saka, šo te dezinformāciju no informācijas, un tad rodās, kā tas ir minēts, starptautiskajā slimību klasifikātorā inducēti murgi. Ok, labi. Kā atšķiras individuāla trauma no sabiedrības kopīgās traumas? Individuālā trauma. Kas ir manī un ir sabiedrība? Nu jā. Kāds atšķirās? Jā. Tā ir mana pasaule un tā ir lielā pasaule. Principā nekā, ja tā varētu teikt, vai ne? Vai ne? Pats atbildēju šo jautājumu. Jā, paldies. Vai iespējams, ka trauma tiek nodota no paaudzes paaudzē arī pat, ja par to vispār nerunā? Jā, var. Tas ir ģenētiski? Tas ir no sērijas Monkey see, monkey do. Pērtiķis redz, pērtiķis dara. Bet ja par to traumu nerunā un neredz? Kā jau tiek nodota? To var neredzēt, klausies. Silent treatment vai kāds Silent treatment ir sodīšana. Jā. Manipulācijas veids. Jā, bet traumas neredzēšana. Manipulācijas jau pārēj no viena uz otru. Kā tu vari redzēt, ka tā ir trauma vai nav trauma? Es nezinu. Ja tu esi dzīvojis vienā noslēgtā ģimenē, kas nebrauc kaut kādos pasākumos, un rezultātā tev ir priekšstats par to, ka tā ir norma. Tev man radās atmiņas no savas bērnības, kas bija tāda graujoša diezgan, un bija tādā, es iedarīju tādā līknē, ka viss, kas notika ģimenē, par ko pat netika runāts, likās normāli, līdz es kļuvu pieaugušāks, sāku apzināties, kas ir noticis, protams, piemēram, tās atkarības, un te ir tas, ko es, principā, uzdevu, ka par to nerunā, bet tā trauma viņa seko līdzi. Šis beigu labs šo es tikai tagad ar apzinājos, jā, ka... No toksiskuma var arī tikt vaļā. Jā, bet tas sāpīgi nākas. Viss sākas ar
to, ka pa lielumu, kad mēs gribam tikt vaļā no kaut kā, tas sākas, diemžēl, ar kaut kādām atkarībām un tā tālāk. Tā es sevi mierināju kādreiz. Tā es arī mierinu dažreiz, bet, Kā atkarība no savas valsts. Mums tā kaimiņos, man liekas, ir ļoti liela dažiem atkarība no valsts. Jā. Un tas ir līdzīgs kam? Kultam. Kultam. Wow. Par šo ir vērts aizdomāties. Tiešām, ok. Par Latvijas kontekstu. Kādas vēsturiskas pieredzes Latvijā var uzskatīt par kolektīvo traumu? Mēs droši vien zinām, bet atbildīgi, lai mēs vēl tādi. Kari. Kari, okupācija. Okupācija un tur jau. Krīze. Mums jau te kari ir nākuši un gājuši viens otram pāri. Draudīt kā vēl būs, nebūs, bet... Nepolitizēsim šobrīd. Nepolitizēsim šo, jā. Kā emigrācijas pieredze, gan piespiedu, gan ekonomiskā atbalsojas mūsdienu cilvēku identitātei? Tā identitāte jau tiek uzturēta arī tajās vietās, kur tie cilvēki ir aizceļojuši. Jā, sapcīt, jā. Tas tā notiek. Cilvēks nevar izgriezt no savas apziņas kaut kādu piederību noteiktai cilvēku kopai. Jā, man brālis 20 gadus vairāk kā braukā uz Vāciju, un viņš savu latvietību, savu būtību viņš nav zaudējis. Kas ir labi. Un man ir kolēģi, kas ir aizbraukuši savu laiku uz Lielbritāniju strādāt, un viņi atgriežas. Pēc tam, kad viņi tur ir nostrādājuši laiku X, viņi atgriežas un viņi ir ar pieredzi, un to pieredzi ienes mūsdienu, medicīnā Latvijā, un man liekas, no tā Latvijas zinātne ir tikai ieguvēji. Ne tikai medicīnā, arī citos mūsdienās, bet lielākoties tā ir medicīna, jā, kur mums ir pieredze. Un zini, kā ir, man liekas, viņi ienes arī tādu savu daļu veselības mūsu sabiedrībā, jo viņi ir pabujuši kaut kur citur, apbružājušies ar to, kā ir citur, un viņi var pateikt, šis tā nestrādā, kā mēs esam darījuši no paudzes uz paudzi. Šis patiesībā strādā tā, un tas var uzlabot mūsu labklājību. Jā. Cits ir ļoti labi, jā. Šis ir, šis par šo ļoti maz runā patiesībā. Tā kā paldies tev, tas labs atgādinājums mums, ka šī te reemigrācija mums patiesībā nenes nekādu tur mīnusu vai ko, bet tas mums kopumā uzlabot situāciju. Jā, paldies, tas ir ļoti jauki. Kā kolektīvās traumas izpaužas ģimenēs? Klusumā, bailēs, attieksmē par bērniem? Manipulācijās, īsti konkrēti, jā. Vai mūsu nespēja runāt par emocijām un grūtībām ir daļa no šīs traumas? Ja cilvēks... Klusums. Silent treatment pašam pret sevi. Nerunā kopumā. Nav šīs te grupas kaut kādas tālāk. Nav, kā saka, šīs te veselīgās socializēšanās veids. Jo draugiem, patīkam ar draugiem. Piekdienas vakarā aiziet un izklaidēties. Mēs runājam par bullshit draugiem, mēs runājam par savām iekšējām emocijām. Ar draugiem mēs tiekamies, mēs runājam par biznesa, politiku, klačojamies viens par otru, bet mums nav šī te atklāšanās, jo tas nav pieņemts. Vīriešu vidū jārunā par biznesu, naudu, vecinēm, es atvainojos. Sieviešu vidū jārunā par skaistumu, botoksu, bet nav runa par izņemot kaut kādas pašpalīdzības grupās, kā mums, kad nav runa par to reālo dzīvi, ka to reālo sāpi, jo tas nav pieņemts tā. Bet tāpēc jau veidojās veselīgas kopienas arī. Ļoti maz. Uz šī flona. Pēdējā laikā aizvien vairāk. Labi, bet mums atkal ļoti stigma vīrieši. Un citu, es esmu ļoti priecīgs, ka man ir dot šī iespēja kopā ar tevi vadīt mūsu pašpalīdzības grupas. Kurās tā kā aizvien vairāk paliek šo te interesanti. Jā. Kā to var pielietot, ko tas var dot
satikties un parunāt par to, kas sāp, un varbūt pat viens Tas man pašam palīdz. Es pats Jā. piedalos, es strādāju, un ar citu tas ietekams arī visiem uzmeklēt mums par pašpalīdzības grupām. Mēs atsevišķi par to izstāstīsim vēlāk, bet šis te viens no modeļiem, kā līst ārā no tā, ir šīs tās grupas, Jā. kā mums. Un mums ir, mēs nesam vienīgie, bet tas ir ļoti labs veids, kā līst ārā no atstāt šo te draugu sarunas tā bārā pie letes un īsto dzīvi nest ārā kopā ar mums. Jā. Tādiem pašiem. Paldies. Un ja runā par kultūras traumām, ja mēs papildinām vēl tādu mazliet rakursu, piemēram, kāpēc, teiksim, bija kaut kā vēl nesen vai vēl ir šī te stigma starp cilvēkiem pieklājīgā vecumā, jo savu laiku, tad, kad pats par sevi slimot, kā saka, nav īsta veča cienīgas Padomju Savienībā. Un tāpat laikā ir arī šī te kulturālā trauma par to, kad, piemēram, kad nāca kari Latvijā, 1. 2. pasaules karš, tad tie cilvēki, kas cieta no garīgām kaitēm, viņi tika nošauti vienkārši. Tāpēc man bieži vien cilvēki jautā, kas cenšas pievienoties mūsu biedrībai, viņi interesējas par to, kāpēc agrāk par šo te visu tērnāt, tad vienkārši nošāva cilvēkus. Nu, likās vienkārši Ne jau cilvēkus, bet tie, kas slimoja. Tie, kas slimoja, viņus nošāva. Jā. Viņi šāva vai viņus šāva? Viņu šāva. Viņus šāva. Tāpēc jau no padomju laikiem par to psihiatri tik maz runā. Jo daudz tika apšauti. Jo arī nepolitizēsim, bet Hitleram bija loģika, bija tāda, ka mentāli slimos un invalīdus vienkārši nošauta. Tas ir tieši par to. Ok, labi. Jo vajag tīru rasi. Tīru. Vai. Mēs tādas varam būt. Jā. Vai ir iespējams izdziedināt sabiedrības līmeņa traumu un kā? Nedzīvot pagātnē, varbūt. Ar pozitīviem piemēriem. Jā. Es atceros, bija viens video, es atkal kā reiz neatceros no kurām no Ziemeļvalstīm, bet tur bija moments, kad policija uz ielas satika, policijas ekipāžu, vārdu sakot, redz, ka cilvēkam ir slikti, jo viņš pārlietojas alkoholu, un tad vārdu sakot, viņi pielāgojās viņam, nolaižās līdz viņa līmenim, ne jau gluži dzer, bet, kā saka, pajoko, es sapratu, viņš iet viņādā. Viņš viņus lamā necenzētiem vārdiem, viņam tur bikses krīt vispārējais, un rezultātā viņi tā kā pusi jokojot, viņi tā aizbīda uz atskurptuvi, un tur arī viņam tiek iedotas svaigas drēbes, paladziņš, vēl viss kaut kas. Izguldīts kā viesnīcā. Jā, un tad rezultātā, cilvēkam ir palīdzēts. Visi jau mēs esam cilvēki būtībā. Jā. Un mums ir jāpalīdz viens otram. Ja principā mums šādās situācijās tiešām jāmācās, kā tu saki, iedzināties otrā. Būt cilvēcīgiem. Jā, ok. Nedzīvojam jau mēs kaut kādā Napoleona laikā, kad vai ne? Par mazāku emociju izrādīšanu un statusu tika nocirstas galvas. Nu jā. Labi, Pēti, noslēgumā gribu te pajautāt, vai iespējams, ka neizdzīvotā trauma bremzē sabiedrības attīstību? Ja tev liedz runāt, ja tev ir silent treatment, kā manipulācijas veids, un tu iemācies vienkārši nerunāt, tad, kad tev vajag pateikt kaut ko, tu sevi neaizstāvi, nodarot sev pāri. Labi. Un bieži vien, ja tu nepasaki kā uzņēmuma vadītājs vai valsts kāda amatpersona vai, es nezinu, tur daudz variantu. Tad tu nodari pāri ne tikai sev, bet arī citiem. Tas saucās bezdarbība, kas ir atrakstīta likumā. Ok. Labi, es teikšu liels paldies, Pēter, tev par šo skaidrojumiem, raidījumu. Un jautājumu gadījumā droši rakstiet, pievienoties mums, un mēs tiksimies drīz jau nākamajā sērijā. Paldies!